Ar datoriem mēs Latvijā esam pazīstami gadus 10. Bet tiklīdz mums ir pašiem jānopērk dators, tā lielai daļai no mums tā šķiet ārkārtīgi sarežģīta un ļoti atbildīga izvēle. Gandrīz tikpat sarežģīta kā auto iegāde. Bet par laimi vai par nelaimi mēs dzīvojam patērētāju sabiedrības laikmetā, un katrs veikalnieks mums ir gatavs pārdot jebko. Dators tiešām ir kļuvis par ikdienišķu mūsu mājokļu vai darba vides sastāvdaļu. Tomēr vienīgais, kas vienkāršiem cilvēkam no šī rīka ir kļuvis saprotamāks, tā ir mazliet draudzīgāka cena. Pārējais – procesors, cietais disks, operatīvā atmiņa, videokarte – tas viss joprojām lielai daļai ir tumša bilde. Tad kā īsti nopirkt savām vajadzībām atbilstošu datoru? Nākotnes parks sadarbībā ar tehnoloģiju portālu Z-parks veica nelielu eksperimentu vairākos Latvijas datoru veikalos, lai noskaidrotu, cik viegli ir nopirkt jaunu datoru. Viens mūsu eksperimenta dalībnieks centās iegādāties datoru mājas vajadzībām. Savukārt otrs uzdevās par nelielu uzņēmumu vadītāju. Abas iekārtas, protams, tika meklētas ar visu programmatūru, tā sakot, pilnā komplektā. Mēs apceļojām vairākas Latvijas pilsētas, un katrā no tām apmeklējām arī vairākus datorveikals. Secinājums bija viens – nav vairs tie laiki, kad apkalpošana ārpus Rīgas būtu kaut kādā zemākā līmenī. Galīgi nē. Patiesībā bija tā, ka gan Rīgā, gan arī ārpus Rīgas bija labi veikali ar labu apkalpošanu, kompetentiem cilvēkiem un arī krietni pieticīgāki veikali, teiksim tā. Tāpatās arī ar cenām un komplektācijām. Tāpēc, ja jūs tiešām gribēsiet atrast labāko piedāvājumu, jums būs vien jāmeklē gan Rīgā, gan arī ārpus tās. Rezultātā būtiskie secinājumi apceļojot Rīgas, Valmieras, Daugavpils un Liepājas datorveikals ir šādi. Pircējs, kurš nepārāk labi orientējas datortehnikā un nepārzina programmatūras lietas, pirmkārt, iztērēs vairāk naudas, otrkārt, nopirks tikai daļēji savām vēlmēm atbilstošu datoru, un treškārt būs spiests meklēt paziņas, pie kuriem konsultēties par nopirktā datora lietošanu. Ar dzelžiem vien jau datoru pirkšana nebeidzās. Mums ir nepieciešama vēl arī programmatūra. Un te sabiedrības izpratne par programmatūru joprojām ir stipri atšķirīga. Pastāv divi interesanti mīti. Pirmais no tiem nosaka, ka tikai uzņēmumiem ir jāpērk programmatūra, un mājās tas var nebūt obligāti. Un otrs mīts ir, joprojām programmatūra ir produkts, par ko vispār principā nav jāmaksā. Diezgan skarbi, taču taisnības labad jāsaka vairs ne 100%. Mūsu eksperimentā gan tikai vienā no apmeklēto veikalu klāstā atradās kāds, kas nekautrējās ieteikt programmatūras jautājumu nokārtot citā, neoficiālā ceļā. Tā sakot, zvans draugam un viss tāpat strādās. Savukārt organizācijai BSA, kas rūpējas par kārtību šajā jautājumā, ir sava vēl mazliet skaudrāka pieredze ar Latvijas datorveikaliem. Tad ir tā, ka ja tu prasi pārdevējiem, kā tad es varēšu strādāt, tad tā atbilde ir tāda, ka, principā, jums ir vai jāpērk, vai ir vēl labāk pārdevēji, kas pasaka, ka viss būs, paprasa naudiņu par instalāciju, bet nepasaka, ka viņi instalē nelegāli. Līdz ar to tīpaši šī problēma ir reģionos, ka, es pilnīgi pieļauju, ka cilvēks, kas iet pirkt datoru, ka viņš nezina, kāda izskatās legāla programmatūra, kā viņa ir pareizi jāpērk, kas viņam ir jāprasa līdzi kā pierādījums. Un, ja pārdevējs paņem naudu par instalāciju, kas tur brīžiem ir pat 50 lati, un cilvēkam liekas, ka viņam viss ir kārtībā, un viņš laimīgs aizien mājās, domā, ka strādā ar legālu programmatūru, un izrādās, ka nekā. Nākotnes parka un Z-parks portāla eksperimentā rezultātā mēs noskaidrojam, ka veikalnieki kopā ar jaunu datoru iegādi mums ieteica iegādāties arī Windows OM jau ieinstalētu versiju. Tāpatās arī uzzinot, ka mēs plānojam lietot datoru mājās, viņi mums ieteica iegādāties labu un lētu Microsoft Office mājai un studentam domāt versiju 2007. Visi kā viens ieteica izvēlēties Windows XP, nevis Windows Vista, jo XP strādāšot labāk un stabilāk. Tomēr viens pārdevējs izskaidroja arī Windows Vista tehniskās priekšrocības, kas jaudīgāk un dārgāk datoru gadījumā tomēr būs labāka izvēle par Windows XP, kuram starp citu nākamā gada aprīlī beigsies ražotāja atbalsts un servisa pakalpojumi. Bezmaksas programmatūra. Par to, piemēram, par OpenOffice atcerējās tikai viens vienīgs pārdevējs. Pārējie nezināja teikt īsti neko,
Jo internetā jau var atrast visu un pašiem esot jāpaskatās. Redziet, šajā ziņā mums vēl ārkārtīgi daudz ir jāizglītojas. Un kā izrādījās, datoru iegāde nav nemaz tik vienkāršs pasākums. Tomēr ne bezcerīgs. Tāpēc Nākotnes parks jums ieteiks dažus praktiskus padomus, kā šo te datoru iegādi veikt visnesāpīgāk. Kārtīgi ir jāsdomā, vai tas, teiksim, būs Office darbiem, tur Word, Excelis, internets, vai tur spēlēs spēlītes, vai tur izmantos kādiem grafiskajiem darbiem un tā tālāk. Teiksim, un otrs moments ir, pircējiem būtu jāsaprot, kas tajā datorā viņam konkrētam pircējiem būtu svarīgs. Vai, teiksim, tur kādam ir svarīga cena, kādam ir svarīga kvalitāte, kādam ir svarīgs, teiksim, serviss pēc tam, kas ar viņu notiekās. Kādam varbūt tās, teiksim, ir aktuāli, lai būtu smugs dizains un mazāk svarīgi, teiksim, tie tehniskie parametri. Tad katram pircējiem ir savas vēlmes. Ja gadījumā pārdevējs vienalga neko īsti nemāk jums ieteikt un sameklēt, vienkārši dodieties uz citu veikalu. Vai arī sameklējiet kādu paziņu, kas orientējas šajos tehniskajos parametros. Nākošais uzdevums numur 2 – programmatūras pirkšana. Ja jūs esat izvēlējušies lietot licencētu programmatūru, tad tā programmatūra noteikti ir jāpērk kopā reizē ar datoru, jo tādā gadījumā tā sanāk manāmi lētāka. Piemēram, tā pati populārā Microsoft Windows operacionālā sistēma, ja viņu pērk kopā ar datoru, tā saucamā OEM variantā, maksā 3 reizes lētāk nekā, ja, teiksim, jūs to gribētu nopirkt pēc tam vēlāk atsevišķu produktu. Tāpat tās līdzīgi arī ar populāro Office programmatūru. Arī tur, ja viņu pērk kopā ar datoru, viņa ir reizītes 2,5 līdz 3 reizītes lētāka nekā, ja viņu pērk atsevišķi. Lai pieradinātu mūs pie konkrētiem modeļiem un programmām, dzelžu un programmu ražotāji slēdz īpašus līgumus, kas jau instalētās programmas ļauj pārdot lētāk. Tā piemēram Tildes biroja un Symantec antivīrus aplikācijas, pērkot kopā ar jaunu datoru, maksā krietni mazāk. Tas pats attiecās uz operētāju sistēmu. Vienmēr ir vērts painteresēties, vai veikalā ir kādi īpaši piedāvājumi, piemēram, mājas un studentu vajadzībām. Taču labs variants ir arī izvēlēties bezmaksas programmatūru, piemēram, dokumentiem, izmantojot OpenOffice izstrādājumus. Un tas ceļš, kā nopirkt, ir viens pasūtīt veikalā, otrs arvien biežāk tomēr pērk internetā, jo mums arī zvana, teiksim, konsultējās, kā tad mēs pērkot internetā, vai es tajā un tajā lapā varu pirkt, un kā es pierādīšu, ka es esmu pircis, ka nav tā, ka pilnīgi neviens neinteresējās un nepērk. Tā tomēr nav. Runājot par antivīrusiem, ir tā, ka bieži vien pērkot datoru nāk līdzi tas 90 dienu vai gada izmēģinājuma versija, un tad tālāk var skatīties, vai to izmantot vai nē. It īpaši mājas lietotājiem ir ļoti plašs klāsts ar labiem bezmaksas antivīrusiem. Un patiesībā ir žēl, ka, teiksim, veikalos pārdevēji piedāvā uzinstalēt nelegālu antivīrusu, neiesakot, ka cilvēks pats internetā var pēc tam lejupielādēt legālu bezmaksas labu antivīrusu. Labs dators ar pareizi izvēlētām sastāvdaļām un profesionāli instalētu programmatūru visbiežāk strādās ilgi un stabili. Pirms vienkārši izmest dažus simtus latu, vēlreiz pārdomājiet, mēģiniet atrast atbilstošus un zinošus palīgus, un galu galā lēmumu par konkrētu datoru iegādi tomēr pieņemiet pats. Un, ja ir iespēja, lasiet literatūru, meklējiet internetā, izglītojieties.